Pirms 5 vai 6 gadiem bija mums tāds premjers, kurš paziņoja, ka naudas ir tik daudz, kā vēl nekad nav bijis. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas. Tad man uzaicināja uz TV24. Es toreiz biju neatkarīgs cilvēks preses klubā. Tad es pateicu tā, tas cilvēks ir drusku vājprātīgs, kas tā runā, jo mēs piedzīvosim to brīdi, kad naudas būs tik maz, kā vēl nekad nav bijis. Un tagad tas brīdis ir pienācis. Un tas nav nodokļos, tas ir uzņēmējdarbības vide, nodevas, birokrātija, ierēģu daudzums, viss tas ārprāts, kas ir radies, sākot pēdējos 5-6 gados, aizņemšanās, tas ir radījis to katastrofālo situāciju budžetā un valsts ekonomikā. Tad nodokļu celšana nebūtu tā īstā iespēja izvēle, kā to risināt. Pat 1 centu palielinot nodokļus, mēs tikai pasliktināsim situāciju. Līdz jaunām vēlēšanām nekas labs nebūs, paliks tikai sliktāk Latvijas finanses sistēmā un Latvijas ekonomikā.